Likt veto republikāņu virzītajam likumprojektam par militāro palīdzību tikai Izrēlai, ja tajā nebūs ņemtas vērā arī Ukrainas intereses. Viņaprāt, palīdzības nošķiršana var novest pie globālām sekām. Jā, tikmēr Ukrainā Krievijas uzbrukumi pastiprinās. Tā šorīt Ukrainas dienvidos Hersonā Krievijas apšaudes laikā viena sieviete gājusi bojā un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Uz pilsētu šodien devās arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa, žurnālists Gins Amoliņš un operators Aigars Kavaļevskis. Esam ieradušies Hersonā, kas joprojām ikdienas dzīvo apšaudēs, tāds piedzīvots arī šorīt. Te šāviņš nokrita pie 5-stāvu dzīvojamās mājas. Šorīt aptuveni 9 no rīta kārtējais trieciens Hersonā, dzīvojamā rajonā. Bojā gāja sieviete, pašvaldības darbiniece, kura bija izgājusi pēc ūdens. Viņas nestās ūdens pudeles joprojām traģēdijas vietā. Vēl vairāk cilvēki ievainoti. Nama iedzīvotājai Ļubovai par laimi izdevās tikt cauri tikai ar izbīli. Viņa tieši grasījusies iet pēc lodžijā izkārtās veļas, kad notika sprādziens, izšķaidot mājas logus un sacaurumojot sienas. Tik šausmīgi. To vārdiem nevar izteikt. Šausmas. Krievija nav valsts, bet barbari. Arī Ļubova un viņas vīrs Viktors saņēma skaidu plātni, ar kuru aizdarīt sprādzienu triecienvilnī sašķaidīto logu. Plātnis jau drīz vien pēc eksplozijas atgādāja brīvprātīgiem. Hersonā pagaidām vēl neierafta silts. Šodien bija +20, taču straujiem soļiem tuvojas ziema. Apšaudes Hersonā, kur otrpus Dņepras upē joprojām atrodas Krievijas armija, ir ikdiena. Diemžēl tāda ir Hersonas realitāte. Katru dienu ir sprādzieni, katru dienu redzam ievainotos un nogalinātos. Protams, ir grūti dzīvot, bet cilvēki negrib pamest savas mājas. Viņi cenšas izdzīvot. Mēs viņiem palīdzam. Gatavojamies apkuras sezonai. Jau sagatavoti 96% siltumtīkla. Tas gatavs apgādāt namus ar siltumu, lai te palikušie varētu pārziemot. Nākamnedēļ apritēs gads, kopš no Hersonas tika padzīta Krievijas okupācijas spēki un pilsēta atbrīvota. Karš turpinās, un arī šajā fronts daļā Ukrainas karavīriem turpinot operācijas un reidus Dņepras upes otrajā krastā, vēršot uzbrukumus pret Krievijas armijas pozīcijām. Gins Amoliņš, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas.